Vai tev kādreiz ir gribējies braukt autošosejā? Esi sev iztēlojies sacensībās biķernieku trasē. Tagad tev ir iespēja jauns sacensības seriāls Mini šoseja. Tam pat nevajag sevišķi sporta automašīnu, pietiks ar tavu ielas braucamo. Šo jauno autosporta parādību atbalsta arī žurnāls Top Gear, un tieši viņi izdomāja pirms sezonas sākuma izmēģināt mini šosejas trasi un automašīnas, kādas tur varētu startēt. Tā ir ļoti laba alternatīva citam autosporta, teiksim, motorsporta pamatam kartingam. Un, kā lai saka, kartings, es pieņemu, ka kartingu ne visi vispār uzskata par automobīlu, bet šajā gadījumā ir tā, ka tu vari braukt ar visparastāko automobīli. Trešais, laikam, tas, ka tu brauc pa asfaltētu, slēgtu trasi, un, protams, neviens nav pasargāts no kaut kādas nelaimes, bet, manuprāt, tā ir drošāka vide nekā, pieņemsim, grantēts ceļš kaut kur laukos. Tātad 2 auto – Jāņa Vanka nacionālās klases Opelis un ātruma cilts Kia Proceed. Pa vienam pārstāvim no Zebras, Top Gear un autošosejas. Kia mums ir diezgan dusmīgs, bišķi pār pa 200 zirgiem, bet tā tomēr ir ielas mašīna. Savukārt Jānis Vanks ir viens no ātrākajiem nacionālās klases braucējiem, un viņa mašīna ir diezgan interesanti konstruēta. Tā nav ne stūres, ne bremžu pastiprinātāji. Tas, protams, samazina auto svaru, kas sportā ir pats svarīgākā lieta. Bet pilota dzīvi tas padara fiziski grūtu. Lai efektīvi bremzētu, pedāls ir jāspiež cik spēka un tik un tā grūti panākt, lai riteņi bloķētos. Bet stūre bez pastiprinātāja ir pirmais solis uz platiem pleciem. Mini šosei notiks mototrases daļā, jo te var izveidot apli, kam netraucēs šīs vasaras trases rekonstrukcijas darbi. Te arī braucam, lai varētu salīdzināt vēlāk savus rezultātus ar nākamo sacensību dalībnieku rezultātiem. Sākumā ar Opeli. Te Jānim ir milzu priekšrocības, jo viņš vienīgais pieredze braukt ar tik nekomfortablu auto, un viņš vienīgais pazīst biķernieku trases līgumus. Protams, viņš ir ātrākais, bet Zebras pilots atpaliek tikai nedaudz. Savukārt Top Gear šodien ir pārāk piesardzīgs. Ar ielas mašīnu rezultāti izlīdzinās un iekļaujas 2 sekundžu robežās. Laikam tāpēc, ka trasi jau tagad visi zina, bet auto visiem saprotams. Patiesībā Oskars jau varēja redzēt, ka ir ar pieredzi braukt ātri, ļoti ātri piešāvās pie lietas. Un Ilmāram patiesībā cepur nost, jo piegāja tai lietai ļoti akurāti un ar galvu, kā saka, pirmos apļus kārtīgi izjūta automašīnu un tikai tad sāk kāpināt pamazām tempu, un kas beigās nemaz nebija slikts, absolūti. Pie tam tā mana mašīna jau ļoti specifiska un noregulēta un uzbūvēta priekš manis, un lai pierastu, ir diezgan ko ņemties. Redz, ielas auto no ritīga sportinieka šādā trasē atšķirs par dažām sekundēm. Tātad interesanti būs visiem. Te nav svarīgi, kādu auto tu sev sagādās. Te ir svarīgi, lai tu spērtu pirmos soļus auto šosejā. Saprastu, kā mašīnā viss darbojas, ko tai var noregulēt un uzlabot neieguldot lielus līdzekļus, un tikai tad, kad meistarība jau augusi, domāt par ko vairāk. Mēģinu arī kaut kā pieslēgties pie visām mini šosejas aktivitātēm, jo es jūtu, ka tas varētu būt tas galvenais dzinulis ne tikai vairāk cilvēkiem pamēģināt, kā ir braukt ātri un pierast pie braukšanas uz limita, un attiecīgi varbūt arī drošāk justies uz ielām, bet arī es ticu, ka mini šoseja varētu izaudzināt vairākus jaunus autošosejniekus. Ne tikai no tiem, kas ir jau no bērna kājas kartingā, bet arī cilvēkiem, kam vienkārši patīk pabraukt. Tā kā man ļoti patīk šī te ideja, un es ļoti ceru, ka viņi piepildīsies tieši tā, kā es to esmu ieplānojis. Mini šoseja tiešām ir vieta pirmajiem soļiem autošosejā. Pēc tam tas varētu kļūt mazliet par plānu, jo īstā šosejas sacensības būtība ir sacensties ar visiem barā, nevis kā rallijā pa vienam un mežām. Tātad apgūstam pamats mini šosejā un tad jau tālāk uz nacionālo klasi vismaz, ja ne uz formulām. Galvenais, ka šajā pasākumā varēs apgūt sporta pamatus un mācīties no profesionāļiem.
Arī Jānis Vanks solījās būt klāt treniņos un padalīties ar savu pieredzi. Izmantojiet to, ja jums ir kaut mazākā interese par autošosei. Redzēsiet, iepatiksies. Ja es sāktu, es no sākuma pat nepirktu uzreiz automašīnu, lai kaut ko tādu pamēģinātu. Ir divi varianti. Vai nu tu vienkārši atbrauc ar savu, ar ko tu ikdienā brauc, jo tev nav uzreiz jāstāda kaut kādu pasaules rekordu. Un otrs variants, es domāju, ka ir vairākas iespējas arī izīrēt kaut vai uz pirmajiem treniņiem, lai vispār saprastu. Taču, ja jau pienāk tas brīdis, kad gribās nopietnāk to visu, es sāktu ar kaut ko mazu un pietiekami lētu un pietiekami vienkārši apkalpošanā. Ja esat nobrieduši, sāciet gatavot auto, pirmais minišoseis posms jau pavisam drīz, 11. maijā Biķerniekos. Vismaz bremžu sistēmu pirms sacensībām savā mīlas auto vajadzētu pārbaudīt. Lai jums veicas!